Lai arī Latvijas futbolistu lielākais panākums ir vienreizēja dalība Eiropas futbola čempionātā 2007. gadā, viennozīmīgi var apgalvot, ka futbols Latvijā ir gana populārs sporta veids. Tāpēc šodien esam ieradušies Rīgas futbola skolā, kur tad arī sīkāk uzzināsim par to, kā mazi bērni Latvijā tiek radināti pie sporta un pie futbola. Esam sastapuši Rīgas futbola skolas vadītāju Gati Ķermani, kurš arī sīkāk pastāstīs par to, kas un kā notiek Rīgas futbola skolā. Tā kā Gati, varbūt varat sākumā pastāstīt, kādas vispār ir vecuma amplitūdas un grupas, kādas tiek komplektētas Rīgas futbola skolām. Vecuma amplitūdas ir sākot no 6 gadiem un beidzot līdz 22, 23 gadiem. Tātad mēs ietveram, teiksim, visu to jauniešu diapazonu. Jā. Un ņemot vērā, kad Rīgas futbola skolā ir 50 gadi šogad, tātad mums ir zināma pieredze, darba pieredze, kā labāk un profesionālāk sagatavotos jaunos futbolistus. Skaidrs, un kā teiksim, ar šo grupu komplektēšanu, cik lielas ir šīs grupas, kā teiksim, notiek šī jauno futbolistu atlase, vai jūs, teiksim, braucat uz skolām un skatāties, kādus talantus meklēt, vai cilvēkiem pašiem jānāk šeit? Pirmkārt, treneri veic pašu lielu darbu, apmeklējot skolas, stāstot par futbolu, par Rīgas futbola skolu, par viņas sniegtajām iespējām nodarboties ar futbolu. Otrs moments, kad arī vecāki paši zvana un prasa, no cik gadiem un kur var pieteikties. Mums ir tas bonus tas, ka mēs atrodamies juridiski, Uzvaras bulvārī 10, kur ir mūsu galvenā bāze, bet ziemās nodarbības notiek arī visos Rīgas rajonos – Simantā, Purciemā, Pļauniekos, Zolitūdē. Respektīvi, bērniem un vecākiem ir labi tas, ka tās nodarbības ir tuvu pie dzīves vietas, kad vecākiem nav jādomā, kā no Imantas aizvest bērnu uz centru un pēc tam vest atpakaļ. Jūs minējāt par to, ka vecāki zvana un interesēs par Rīgas futbola skolu. Kāda varbūt tad ir šī atsaucība gan no vecāka, gan bērnu puses, cik Rīgā futbols ir vai nav populārs? Rīgā futbols ir populārs līdz zināmam vecumam. Ļoti daudz vecāki zvana, bērnam ir 3, 4 gadi, un viņi prasa, uztaisiet man no šī bērna futbolistu, uz ko futbola skola, tā skaitā es un vispārējie treneri saka, ka tas nav iespējams. Ka mēs uzskatām, ka agrīnā specializācija futbolā nav vēlama. Tad mēs rekomendējam labāk kādu vingrošanu, peldēšanu, lai nostiprinās muskulatūra. Bērns ir fiziski aktīvs un viņam ir vairāk iespējas izvēlēties. Un pēc tam no 6 gadiem, 5, 6 gadi, tas ir tas optimālais vecums, kad var sākt nodarboties ar futbolu. Kā ir ar spēlēm, turnīriem, kur šie bērni pēc tam var realizēt šīs spējas un prasmes, kas ir iegūtas skolā? Turnīri notiek cauru gadu. Ziemā tie ir zālē turnīri, vasarā tie ir uz laukuma, uz sintētiskā laukuma, uz dabīgā. Tā kā turnīri pietiek. Plus vēl ir Rīgas čempionāti, Latvijas čempionāti un tā kā tās iespējas, kur spēlēt, ir gana daudz. Tikko ir sācies jaunais mācību gads un pieļauju, ka pašlaik treniņi vēl notiek ārā stadionos un ziemā tie pārcelsies tā kā uz iekštelpām. Bet kas notiks, kad pienāks pavasars un vasara, vai šie bērni arī bez tam var turpināt trenēties arī vasarā kaut kur? Protams, vasara ir tas laiks, kad notiek tās sacensības un tie intensīvie treniņi, tāpat kā treniņu nometnes. Mēs vasarā darbu koncentrējam šeit Arkādijā, kur mums ir 2 sintētiskie laukumi, dabīgais laukums. Mēs taisam bērniem vasaras dienas nometnes, kad vecāki atved no rīta bērnu. Bērns tiek nodarbināts, pabarots un vakarā pēc darba vecāki var atbraukt pakaļ, aiziet uz mājām vai uz kādu vasarnīcu vai uz kurieni. Tā kā darbs, principā lielākais darbs jau notiek vasarā. Skaidrs, varbūt jūs kā vadītājs arī varētu pastāstīt sīkāk, ar ko tad atšķiras Rīgas futbola skola varbūt no citām futbola skolām, kur bērniem ir iespēja apgūt futbola prasmes? Pirmais, kā es jau minēju, mēs esam vecākā futbola skola. Otrs, kas svarīgi, mēs esam pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Tas nozīmē to, ka vecākiem šie līdzdalības maksājumi ir ļoti minimāli atšķirībā no citiem klubiem. Un mēs lielu daļu darba un tos izdevumus uzņemamies uz sevis. Skaidrs, varbūt varat arī sīkāk pastāstīt par personālu, par treneriem, kas ir šie cilvēki, kas tad uzņemās šo visnotaļ grūto darbu droši vien?
Pirmkārt, izglītības likums nosaka, ka trenerim un sporta likums nosaka, ka trenerim ir jābūt ar augstāko pedagoģisko izglītību. Šobrīd tāda paradoxāla situācija, kad daudzos klubos treneri strādā vienkārši ar futbola treneru licencēm, ko iedod federācija. Pie mums treneri strādā ar augstāko pedagoģisko izglītību. Plus vēl federācijas izdotā izglītība, tā apliecība. Plus vēl Latvijas Sporta Federācijas padomes izdotais sertifikāts. Tā kā visi treneri ir ieguvuši to maksimālo pakāpi, kas ir nepieciešama. Protams, treneru skaits, kuram ir šie diplomi un viss ir nepietiekams, bet mēs esam novākuši diezgan tādu profesionālu kolektīvu, kas arī uzņemās to grūto un nepateicīgo darbu. Daudziem cilvēkiem ir zināms, ka futbols nereti ir diezgan skarba spēle, kur tiek arī nevienmēr ievērotas pieklājības un morāls normas. Zinu, ka citās futbola skolās ir tā, ka diezgan liela uzmanība tiek pievērsta tieši šiem pieklājības normu audzināšanai, arī maziem bērniem no mazotnes. Kā teiksim, jūs šim jautājumam pieiet Rīgas futbola skolām? Viennozīmīgi. Mēs esam par to, ka futbolists ir izglītos, kulturāls un sabiedrībai noderīgs, kad cilvēks. Galvenais ir izglītība un pēc tam ir tikai futbols. Izglītība ģimenē, izglītība skolā. Un gadījumā, ja ģimene netiek galā un ir nepieciešama dažāda veida, pedagoģiskā korekcija, tad mēs arī to veicam treniņos. Vai jūs arī varētu teikt, ka šie mazie bērni, kas ierodas pie jums skolā, vai šī nosacītā futbola izglītība arī viņus izaudzina pēc rakstura? Protams, jebkurš sporta veids audzina cilvēku raksturu, vai tas būtu futbols, vai tas būtu boks vai basketbols. Tas dod cilvēkam tās nepieciešamās īpašības, lai viņš tālāk biznesā, darbā kļūtu veiksmīgs, mērķtiecība. Varbūt jūs varat nobeigumā pastāstīt, kur vecākiem, kas varbūt vēlas atsūtīt savus bērnus uz Rīgas futbola skolu, meklēt informāciju par šo iestādi? Pirmo informāciju var atrast www.rigasfutbolskola.lv. Ir arī Rīgas domas izveidots portāls e-skola, kurā ir informācija par visām izglītības iestādēm.